protams, gribētu arī dzirdēt atbildi jautājumu. Par ko tu nobalsoji vēlēšanās? Tas tev baigi būtiski? Nu, nē, zin kā, tu visu tu politiku runā, zin kā, tomēr gribējās zināt, kādi tie bija tie... Es runājot... Tavi uzstādījumi. Es runājot Erika Stenzinieka vārdiem nobijos no pārmaiņām un izvēlējos labāk zīli rokā nekā mednis kokā. Skaidrs. Par šodien tēvzemiešiem. Nē, pagaid, kurš bija zīle? Pagaid. Nu, pagaid, tēvzemieši. Zemnieki. Jā, pareizi, cilvēks ar brillēm. Protams, jā, Lemberga premjerministrs, protams. Pa ko tad? Zīle jau bija tur viens tikai. Nu, aiziet. Padomā vēl, jā. Ašu kvadrātā. Viņš nebūtu tāds. Tev ir sudraba gredzena, tātad tu esi īsti latvietis. Tātad par tēvzemiešiem vai visu Latvijai? Viens no diviem. Absolūti. Nu, saki, atklājies. Nu, man teiksim, es neesmu tāds baigais Raiņa prozas atkodējis. Es skaidrā latviešu valodā atbildēju. Tas, ka tu nespēji izlobīt. Zīle, nu viņš arī bija kaut kur. Es varēšu tikt pie savu dienas apskatu vai nevarēšu? Bet tu man pēc tam pateiksi? Jā. Labi, aiziet Māris Zanders dienas apskats. Lūdzu.